Es skatos to, ka cilvēki ir iemīļojuši tieši naudas uzdevuma praktikas, kuras es dodu šajā TikTok kanālā. Ne tikai par attiecībām runāju, bet arī par naudu, kā var piesaistīt. Tad es saprotu pēc video, pēc tā, kā viņš absolūti šai gaisā, vēlos tad iedot vēl nākamo uzdevumu. Tad, kad jūs saņemat no kaut kurienes tātad naudu, tad viena diena ir jāpagaida, un tad var pildīt nākamo uzdevumu. Un nākamais uzdevums naudas piesaistē ir tas, ka tu vari paņemt, vakarā to ir jādara, tad, kad plānojat iet gulēt, jāpaņem ir savs naudas maks, un tā kā mēs liekam, piemēram, lādēties savu telefonu, ievietojam rozetē, tieši tāpat iespraužam rozetē vienu galu un otru galu nevis telefonā, bet gan paņemam naudas maku un ieliekam naudas makā. Un tādā veidā pēc, varbūt tajā pašā vakarā, varbūt nākamajā dienā, bet ļoti, ļoti īsā laika termiņā tev atkal parādīsies nauda, tā var parādīties absolūti no zila gaisa, no turienes, no kurienes tu absolūti negaidi. Un to tu nevari paredzēt, no kurienes tev tā nauda atnāks. Tādā veidā var uzlādēt ne tikai telefonu, bet arī naudas maku ar naudu. Un šī arī ir viena no Cimarrona metodēm. Tāpēc izmantojiet un rakstiet šeit apakšā pateicības vārdus, lai pastiprinātu šo naudas praktikas uzdevumu, lai jūsu naudas maki būtu pilni ar naudu. Tiekamies citos video!